sezonu. Un mēs esam ieradušies Rumbulas trasītē. Šodien patestēsim, rīt plānā ir aizbraukt uz piķerniekiem uz pirmajiem oficiālajiem drift treniņiem. Atbraucām šajien ātri, tur čiki-piki paskatīties, lai visu tik top, kā saka, pa ziemu šo to sadarījām, uzlikt ir drošības kartes, esam uzlikuši PC coils. Šodien no rīta biju savirzē, sasvērām, izsvarojām, uzlikām savirzi, beidzot es esmu salicis tieši tā, kā man visu gribējās. Un davai, dodam trasē. Mājas tur ratu pazaudēja. Jā, sanāca. Pauzīt, bišķiņas uzbrauc, sajūtām, kā jau pēc ziemas miega, bišķiņi jāatcerās, kā braukt. Otrais, trešais brauciens jau ir viss labi, vēl bišķiņi pabrauksim, lai dabūtu to sajūtu un lai rīt varam piķerniekus normāli parādīt sevi. Nu ko, 2 dienu treniņi ir noslēgušies. Šajās 2 dienās man bija pilns emociju spektrs. Bija bēdas, skumjas, prieks, adrenalīns, asas izjūtas. Es gan nevarētu teikt, ka šajās 2 dienās viss gāja tā, kā es to biju iedomājies. Pirmajā dienā Rumbulā diezgan ļoti cīnījos ar pašu automašīnu. Es pamainīju nedaudz automašīnas piekari aizmugurē. Uz šo sezonas sākumu es uzliku mīkstāku stabilizatoru stieni. Nezinu, vai tā bija tā problēma, kāpēc Rumbulas lidlaukā ļoti aizmugure lēkāja. Varbūt tas bija iemesls, varbūt nebija iemesls. Pagājušajā gadā es braucu cieto stabilizatoru, šogad izdomāju pamēģināt mīksto. Uz sestdienu uzliku atpakaļ cieto. Nezinu, vai tās bija seguma maiņas. Sestdien bija ķerniekos ar aizmuguri, vispār nebija problēma. Tādā ziņā viss bija ok. Piektdienas treniņā pašu pirmo iebraucienu bišķiņ paņēma pa karstu. Pusgads tomēr pauzītē, jauna mašīna, kā izbrauc ārā no trases, uzsitu ritenī, salocīju nedaudz plauktu. Piektdien gan paspējām aizbraukt vēlreiz uz savirzi, ielikt plauktu vietā.
lai uzbrauktu sestdien treniņu, to arī izdarījām. Bet par piekdienu es nebiju īsti baigi apmierināts. Mums vēl bija kaut kādas problēmas ar dzinēju, bet es īsti nesapratu, kāpēc. Vienkārši aizmirsu iespraust logu kartiņas mašīnā, un man pat nebija īsti iespēja paskatīties, kas tur notika. Bet visā visumā piekdien plus mīnus mašīna gāja, un nebija nekāda problēma. Savukārt sestdien aizbraucu uz biķerniekiem, un tad sākās cits stāsts. Principā jau pirmajā iemetienā sākumā braucu strīta konfigu, domāju pasildīties, bet viņi saprast atkal mašīnu, kas kaut kā notiek. Īsti nesanāca tā, kā es to biju iedomājies. Līdz iemetienam viss bija ok. Iemetu mašīnu un nezinu, kāpēc viņa noslāpa. Pirmo reizi man tas tā gadījās. Iedarbināju, izbraucu, viss tā kā ok. Skatījos aizmuguri ar tā kā labi turās. Nevibrē, tas ritenis nelēkā, tādā ziņā viss ok. Bet kaut kādos brīžos pazuda kaut kāds cilindrs. Es īsti nesapratu, kāpēc. Paskatījos vēlreiz logus. Jā, tā kā kreisās puses cilindriem kaut kādā brīdī iztrūkst kāds pods, kāpēc tas tā ir, nezinu. Uzbraucu vēlreiz strīta trasīti. Otrajā reizē plus mīnus bija ok. Kaut kā to cilindru trūkumu es tur pārdzīvoju, bet vienā no pēdējiem līkumiem sagriezos, līdz to mans brauciens beidzās. Bija neliela pauzīte, 40 minūtes līdz semipro treniņam. Paskatījos vēlreiz, īsti neatradu, kur ir vaina. Domāju, labi, izbraukšu tāpatās. Divreiz sanāca izbraukt arī semipro trasi, bet tur bija bišķiņ cits stāsts. Tur tas jaudas trūkums ļoti to visu iespaidoja. Pirmo reizi braucu, iemetu un tad uz kaut kādu sekundi apmēram pazūdu. Vienkārši spied gāzi, mašīna neiet uz priekšu. Tad viņa atkal aiziet. Tad izejā uz starta taisni atkal noslāpa. Otrs brauciens sanāca jau bišķiņ labāk. Bija atkal kaut kādi pāris momenti, kur atkal negāja kāds no podiem. Un tad drošības apsvērumu dēļ. Principā šo te treniņu es arī beidzu. Pat īsti tā neuzbraucot, nezinu, kas notiek. Nu neko, kā ir, tā ir, no kļūdām jāmācās. Ir pirmā sezona, jāatrisina dažas bērnu slimības, jāgatavojas sezonai, jāsadara tehniskās lietas, vēl ir jāpiestrādā pie piekaras. Darbojamies, cīnamies un būsim trasē. Nu ko, draugi, atgriezāmies biķerniekos, izgājām tehnisko komisiju. Pirmais brauciens bija bišķiņ pa lēnu, nobraucu līdz galam, viss tā kā bija kārtībā, patika. Otro braucienu paņēmu bišķi ātrāk iemetienu, laikam diezgan ātrāk vispār, un ieejā uz mazo trasi. Tomēr tā ātrums bija nedaudz pa lielu, pārmetu nedaudz pa vēlu un attapos sienā. Šis nebija tas, kā es vēlējos iesākt sezonu, bet viņš ir, kas viņš ir. Tā kā pa lielam mašīnai galvenās lietas piekara viss ir vietā. Cieta radiators, ventilatori, bāka, viena dzeses truba. To visu sataisīsim un atgriezīsimies trasē. Jāsaka, gan pirmo posmu es noteikti izlaidīšu. Nespēšu visu sataisīt, bet uz Baroniem, uz otro posmu ir plāniņš visu sadarīt, atgriezties trasē jauniem spēkiem un dot atkal ručkā. Tā kā paldies jums visiem par atbalstu, paldies visiem par labajiem vārdiem, ko jūs man esat rakstījuši pēc šī te notikuma. Tas man nozīmē daudz. Gribu teikt lielu paldies visiem maniem atbalstītājiem, AG Workshop, 933 Motorsport, Track Day, Hades Garage, visiem maniem draugiem, radiem paziņām, kas mani atbalsta. Un ja arī tu vēlies mani atbalstīt, tad ieliec like šim video, piesako manam kanālam un tiekamies trasē. Bet es tagad eju darboties, man ir daudz darba priekšā, tā kā tiekās. Čau!